Rienu pa sniegu. Te ir taka, kur netālu no mājām. Neviens šobrīd nav bijis pa sniegu, izskatās, bet apakšā ir pēdas un ir šobrīd tāds smuks laiks. Tur kalna galā var redzēt saule spīd, un teorētiski šis ir plus mīnus gaišākais dienas posms, nedaudz pāri vieniem, un saule neredz. Tur ālajā, tur pilsētā nedaudz to sauli var redzēt, bet tas arī viss. Un vēl ir tikai decembra sākums. Interesanti, kā būs 21. Teorija ir tāda, kad ir kaut kāds no 11. varbūt līdz 3 gaišs, un tad pārējais ir tumšs. Šobrīd ir īsumā pēc 10 krēsla, un īsumā pēc 4 jau ir tumšs. Jā, šis skats uz ziemeļiem, tur ir jūra, līcis, un tālāk jau ir okeāns, palielam ziemeļa jūra. Nezinu, kā viņu sauc. Sniegs nedaudz biezāks paliek. Vietām grūtāk iet. Tur tvaiki ceļās. Tas ir visdrīzāk kaut kāda geotermālā stacija. Bet vēl var redzēt, ļoti labi tagad var arī redzēt, kā izskatās Islandes meži. Sastādīti koki. Tur varbūt vairāk kalna pakājē. Bet kopumā tie kociņi izskatās šādi. Ir arī lielāki, bet tos jau esmu citos video daudz filmējis. Šis jau tāds akmeņaināka vieta. Tur purvaināks. Vasarā bija slapšs, tagad, varbūt arī ir slapšs, jo temperatūra visu laiku svārstās, un augstākā šobrīd nakts bija kaut kāda -17. Un tad atkal nākamajās pāris dienās +3. Kaut kas uzsnieg, kaut kas līst, kūst un atkal sasnieg. Šobrīd pēc sajūtām kaut kāda -1, varbūt -2. Nav vēja, tāpēc liekas, ka ļoti silts. Jā. Lēnām briestu braucienam uz mājām. Plānoju šo to. Jāsatiekās ar visiem pēc kārtas. Selgojies pēc visiem pēc kārtas. Te lejā ir kaut kāda koka laipa. Kur var redzēt sniega biezumu apmēram. Kaut kādi 13 centimetri varbūt. Nezinu, cik man pirksti gari. Kādreiz pamērīšu, lai zinātu. Nesvarīga informācija. Kur tur vēl var redzēt vairāk mežus, kur visa tā tumšā strīpa. Laikam lielākoties lapegles, jo tagad ir skojas visas nobirušas. Viss ir brūns. No rīta bija smuki, vakar tāds uzsniedzis, visi koki apsniguši tām vieglām. Baigi skaists. Tur jau arī tie mākoņi tādi
atklājuši tā kā palaks to kalnu. Arī ļoti skaisti. Kāds ir staigājies. Kāja apmēram tikpat liela kā manējā. Kārtējs panorāmas skats. Daudz uzrāpos spauguriņa. Dabā ar fona industriālajiem trokšņiem. ASMR. Vispār diezgan slidens apakšā vietām ir. Iespējams, ka tur, kur ir akmeņu plaknes. Un visādi nelīdzinami. Jā, tie paši akmeņi. Ei. Visādi slēpjās zem sniega. Diezgan interesanti pastaigāties tie. Sniegs arī vietām biezāks, vietām plānāks. Kaut kur varēja takas redzēt, kaut kur vairs nevarēja. Runājot par dzīvniekiem, protams, ka neviena vairs baigi neredz. Šur tur redzēju tādas kā mazas pēdiņas rindā. Apsnigušas, grūti saprast bija, kas tas bija pa dzīvnieku, bet kaut kas maziņš. Nezinu, kas tāds pat varētu būt, vai putnus, vai kaut kāds grauzējs. Kaut kāds soliņš, ka jau, ka tur iet taka. Iespējams, kad ir prātīgāk atgriezties. Te ir kaut kādas pēdas. Gan arī nomācās. Nu jā, nu re. Esmu atpakaļ uz ceļa.
Kraukļi te ir izplatīti. Nav tā, ka viņi ir super daudz, bet ne viņi ir. Manuprāt, ļoti skaisti putni. Sarunājās. Cerams, kad nesanāks izbiedēt viņus. Negribās traucēt, bet nu tā, ka iet tajā virzienā. Nu, redz pēdas. Tādas apmēram kaķa izmērā. Varbūt tā ir tā polāra lapsa. Nezinu, vai te kaut kādas ganās. Grūti saprast. Tur viņas aiziet. Vai no turienes nāk, nevar zināt. Varbūt tajos akmeņās, tur, kur tā ala ir, izskatās. Tur ir vairāk pēdas, jā. Šitālu neviet. Nu jā, tā nav nemaz nekāda ala. Patusēja akmeņa galā un aizgāja atpakaļ. Nezinu, kur viņa likās tālāk. Nezinu, es arī kaut ko tādu sastapšu. Viņa jau, ka tas dzīvnieks izvairās no cilvēkiem, jo ir mednieki, kas medī tās polāra lapsas, jo viņas uzbrūkot aitām un lopiem. Un viņas ir jāmedī kaut kāds tur daudzums. Un tad nezinu, kas ar to pašu dzīvnieku it kā neēdot, bet astes iesniedzot tur kaut kādā, nezinu, domē vai biedrībā un saņem par to naudiņu. Kādu naudiņu nav nejausmas. Tas ir tas, ko stāstīja cilvēks, kas reāli arī medī tās lapsas. Tikko aizlidoja atkal tādi kā irbaveidīgi putni, pilnīgi balti, tā kā sniega balti. Un ik pa laikam pamanīju šādas sliedas, tā kā no slēpes, vai no kā, interesanti. Un tad ir tāds kā kritiens, un tad ir tās pēdas, tās mazās pēdas. Un tad izskatās, ka tie putni atstāja tās pēdas. Un te viņš iespējams, ka vienkārši laidies ir ar pakaļu un aizčāpojas. Interesanti. Jā, bet šīs mazākās pēdas ir no kaut kā cita.
Visu laiku domāju, kāpēc ziemeļos ir tādas tumšas debesis, tumši mākoņi. Vai tur ir kaut kāda nokrišņa visu laiku vai kas. Bet tad es sapratu, ka teorētiski saule ir otrā pusē un tajā pusē ir vēl tumšāks. Varbūt vienkārši tumšs. Bet tie pašā laikā skatoties kaut kādās aplikācijās vēju, viņš nāk no dienvidu rietumiem un tad no ziemeļa austrumiem un tā kā cirkulē apkārt salai. It īpaši šeit ir kalnains un šeit vējš ir absolūti savādāks nekā apkārt. Jo tur līdz okeānam ir 50 km kā minimums. Un tajā aplikācijā bieži vien tur ir riktīgi vēji. Un tad šeit starp kalniem viņi iet vienkārši krustām šķērsām. Un ļoti maz vēja, protams. Šobrīd vējš ir gandrīz nāesošs. Tā izskatās Islandes pludmale. Nav jābrauc pie Reikjavikas tur tālumā, tur melno pludmali redzēt, šeit pat arī ir. Nezinu, varbūt tur ir melnāk, bet teorētiski tas no smiltīm ne ziņas, ne miņas. Pa lielam super mazi akmentiņi. Un arī lielāki akmeņi. Pārkāp pāri akmeņiem, bet izrādījās stipri slidināki nekā man likās. Un šeit ir smilts. Labš, izskatās, ka ir bēgams. Varētu būt, ka paisams kaut kādā brīdī nāk, jo mēnesis arī kaut kādiem 4 maškausti. Un šeit ir, nezinu, kanalizācija. Vai arī notek ūdeņi, nesaprot. Garaiņi, tak noteikti nepārbaudīšu, cik silts ūdens ir, jo neizskatās diezgan vilinoši. Ik pa laikam šādi veidojumi ir no kaut kādiem avotiņiem sasalušiem. Izskatās, ka tur arī milzīgi ledus gabali. Nosacīti milzīgi, protams. Gribējās teikt milzīgas lāstekas. No šī rakursa tas akmens izskatās pēc reāla kluča. Interesanti.
Kā vienmēr mana pastaiga ir pārvērtusies brišanā. Eju gar sētu, bet principā jābrien pa sniegu un kukuršņiem. Un gara zāli. Nekas ekstrēms, bet nu, kājas jau nogurušas. Mēģinu atrast ceļu atpakaļ. Ir pulkstens gandrīz 3. Var jau ievērojami redzēt, cik ir palicis tāds nedaudz tumšāks. Un tur ir baigi skaistie mākoņi. Tā brišana paliek tāda nedaudz grūtāka arvien. Un ritīgi piedzīti iekrīt no tās buksēšanas un sniega. Ik pa laikam jāapstājās un jāpastāv un jāatpūšās. Sen nav vietas tā tādu sniegu. Latvijā jau vairākus gadus tā nav bijis. Nav izjusts. Un ejot atpakaļ arī īstenībā jūt vējš, nu, nezinu, metrs sekundē maksimums, bet saldē pieri un degunu rokas arī. Te par to taku ir it kā vieglāk nedaudz. It īpaši tajās vietās, kur nav neviens baigi gājis. Vietām ir bijis tā, ka vecās pēdas kaut kādas. Nu, lejā arī tas sniegs ir saspaidīts, atkusis, sasalis un tad tāds nelīdzens. Un tad arī nedaudz grūtāk ir. Jā, paliek tumšāks, bet nu, būs jau vēl gaišs, kamēr tikšu atpakaļ. Vēl kaut kāda stunda līdz tumsai. Te tāds līdzenāks laukums ir akmens, kas nāk un teorētiski apakšā pilnīgs ledus uz akmens. Tā kā var iet, bet uzmanīgi. Var just kā nedaudz slīd. Nav tā, ka baigi slīd, bet ne, var pamēģināt. Šķiet. Jep. Nolikt uz gurķa. Tur, kur mirgo mašīna, tur ir mājiņas. Vēl gabaliņš, ko iet. Mēnesis arī jau spīd. Ir bez 24 un ir jau, es jau teiktu, ka ir krēsli. Mēnesis spīd. Lampas jau iedegtas. Šur tur. Tur ir slēpošanas trase. Kalns, kas arī jau spīd pēdējā nedēļa vai 2. Jā, kaut kā tā. Pēc 20 minūtēm drīzāk jau būs tāda jau fināla krēsla. Un tad pēc tam jau tumšs.